Secom Agency dibinātāja un projektu vadītājs. Čau. Čau. Priekā. Sveiciens visiem. Jā, par tiem jokiem, par piedzimis bērns mēs jau smējamies visu vasaru, jo man arī ļoti patīk Dons. Un tad mēs Kuldīgā uz pilsētas svētkiem bijām uz Dona koncertu, tad mēs šeit, ka pilnīgi visi klātesošie dzirdēja, kā man vīrs skaļi dzied man tajā brīdī. Bet jā, šodien par to, varbūt nevis to, ko es ikdienā daru, bet varbūt kā es līdz tam nonācu un kā es nonācu līdz sportam un sporta komunikācijai. Mazliet par mani. Ļoti uzskatām bilde. Sirdī tūs man ir autosports un visbiežāk arī darbos esmu tieši sporta komunikācijā. Man patīk garšīgi paēst un man ļoti patīk ziepens, jeb romantiskās filmas. Tas laikam ir tā sports, ir darbā un tad ziepens ir mājās. Un tas arī, jāsaka tā, nav tā. Mana mīļākā vīram nav tā man mīļākā lieta, ko es daru. Par aģentūru. Šeit gan jāsaka tā, ka aģentūra ir tāda palikusi publiska tikai apmēram gadu, jo es vairāk runāju un strādāju un runāju par citiem un mazāk runāju par sevi. Man ir grūti runāt par sevi un stāstīt par to, ko es daru. Arī šodien man ir manāms uztraukums, es pat jau savā balsī to jūtu, jo man tā kā sportistam pirms starta tas gāzes pedāls tā kā bišķiņi raustās šobrīd, bet tas ir tikai tāpēc, ka man vienmēr ir bijis jau no mazotnes grūti runāt par sevi, es vairāk labprāt runāju par citiem. Strādāju ar sabiedriskām attiecībām un komunikāciju vairāk kā 6 gadus. Esmu bijusi klāt vairāk kā 65 pasākumu publicitātes veidošanā. Es domāju, ka mēs esam tādu bezgalīgu ļaužu kopumu padarījuši priecīgu, un bieži vien mans darbs sastāv vairāk kā 24 stundām diennaktī. Ja mazliet par aģentūru, tad esam ļoti daudz dažādas foršas projektus pavadījuši, un šajā gadā, neskatoties uz to, kā ģimenē gaidāms pieaugums, tad esam aizvadījuši 14 autosporta sacensības un vēl pāris liels pasākums, un īstenībā šis gads ir bijis viskuplākais un viskošākais manā tādā darba pieredzē. Kur tad tas viss sākās? Tā mīlestība pret sportu un pret to, ko es ikdienā daru. Es teiktu, ka šī ir ļoti uzskatāma bilde. Tas ir kaut kad mēram gadus 15, varbūt pat vairāk atpakaļ. Mans tēvs ļoti aktīvi uzsāka savus autosporta gaitas, un līdz ar to arī visa ģimene pavilkās, mamma gan mazāk. Viņas sapnis noteikti bija, ka es kļūšu par kaut ko citu. Man patiks varbūt kaut kas meitenīgāks, bet man tomēr patīk sports. Un tad no aktīvi mēs ar visu ģimeni tajā iesaistījāmies. Un tad tajā tālajā laikā arī tā mīlestība par to autosportu izveidojās. Un tad nāca tas brīdis, bija tīņu gadi, tad man bija visādas tīņu intereses, draudzenes, puiši, ballītes, un tad es to autosportu biju noliks malā, bet tad es sapratu, ka īstenībā es varu atrast savu vietu tajā sportā arī mazliet strādājot. Un man bija apmēram 15 gadi vai 16, kad sāku braukāt uz sacensībām un sāku fotografēt autosportu. Un kāpēc man tas uzrunāja? Tas sports, tā vieta, kur mēs no cilvēkiem varam dabūt visdažādākās emocijas ārā. Viens ir prieks, laime par uzvaru, un otrs ir tās sarūktinājums un tāda vilšanās par zaudējumu. Un tas bija tas, ko es gribēju iemūžināt. Varbūt ne vairāk tās mašīnas, bet tieši tās cilvēku emocijas. Un jāsaka, arī tajā laikā es uzsāku savu mazo pirmo biznesu. Es piedāvāju sportistiem savas fotogrāfijas, un sezonas sākumā, zinot, ka tētis brauks sacensībās, es aizsūtīju piedāvājumus dažiem sportistiem un komandām, kas viņus varētu sabildēt, tā kādu simbolisku naudiņu par to nopelnīt. Nu, tā tas, jāsaka, mazais bizness un saprašana par to, kā ir pelnīt pašam savu naudu, tajā brīdī man radās. Tad nāca vidusskolas beigas, un tad nāca svarīga dzīves izvēle. Ko tad darīt? Jau
jāsaka, pamatskolas gados, ejot cauri arī vidusskolai, es vienmēr domāju, es būšu advokāts, es būšu jurists, un es darīšu to lietu, jo, kā lai saka, mājās teica, par to tak labi maksās. Varēs labi nopelnīt un varēs labi dzīvot. Bet īstenībā es esmu tāds ļoti radošs cilvēks un kaut kādā brīdī, protams, sapratu, ka tas nenotiks. Tad sāku studēt tiesību zinātnes. Un pēc gada es tomēr nomainīju savu virzienu. Bet īstenībā tas stāsts bija diezgan smieklīgs, jo es nenormāli baidījos teikt to tētim, jo viņš visu laiku domāja, ka es būšu juristi, jo man īstenībā arī Rīgā jau bija vienā jurista kantorī, bija sarunāta prakse. Un man bija tāds bailes teikt, un es pasaku mammai, viņa saka, kāpēc man teica, es gribēšu pateikt tētim. Un tajā brīdī es domāju, ko lai dara. Un tad mani uzaicināja uz vienu pasākumu, tikai tāpēc, ka es biju radoša komunikabla meitene, un man sirdī uzbīts autosports, un es vienkārši zināju autosportu no tās tehniskās puses. Man uzaicināja uz vienu lielu pasākumu Rīgā, pasaules rallija-kruša čempionāts, un labi zināmām sportistam, rallija-kruša braucējiem Reinim Nitišam, tās dienas Rīgā uzrakstīt rakstīņus un ierakstīņus viņa sociālajiem tīkliem. Tajā brīdī es sapratu, ka tas taču ir kaut kāds mājiens. Nevar būt, ka man vienkārši tur iemeta. Tas ir kaut kāds mājiens, un varbūt tas ir tas mājiens, ka tajā brīdī man vajag nomainīt to savu vietu, kur es esmu šobrīd, un varbūt mācīties par to, ko es gribu pat, un ko gribu tētis, piemēram. Un jāsaka tā, tas beidzās ar to, ka es iestājos un mācījos komunikācijas zinātni. Pagāja kaut 2 mēneši, sapratu, ka man tur viss patīk, es tur palikšu. Un tad bija jābrauc uz Valmieru, jābrauc mājās un jāpasaka tētim, es tagad mācos kaut kur citur. Es nemācos vairs tur. Un es atceros viņa teikumu, vienmēr atcerēšos. Galvenais, ka tu mācies un kaut kur nestrādā par viesmīli. Un tad viņš bija priecīgs. Tas nozīmē, ka lielu vilšanos es viņam nebiju sagādājusi. Un tad jau jā, sanāca diezgan īsu laiku nomācīties, ka es atradu savu pirmo prakses iespēju un sāku strādāt aģentūrā Rīgā. Un man kā zaļam gurķim tas bija tāds kaut kas jauns un interesants un iespaidīgs. Un jāsaka, toreiz man arī tās komunikācijas aģentūras vadītāji, viņi teica, tu esi jauna, vēl nepieredzējusi, bet mēs tev pieņemsim darbā tikai tāpēc, ka mums uzpeldēja klients, kam ir autosporta pasākumu. Mēs tev ņemsim tikai tāpēc, ka tu zini, kas ir sports, un tu spēji atšķirt rallija-kruša mašīnu no rallija mašīnas. Tas viņiem bija svarīgi. Un tad es sāku strādāt aģentūrā un nostrādāju labu laiciņu. Un, kā jau, nevienmēr sievietēm tie ceļi ved kopā vienmēr tā gludi. Viens no tā brīža klientiem uzaicināja man strādāt in-housā, jeb strādāt pie viņiem uzņēmumā. Tā bija Latvijas Automobiļu federācija, un Latvijas Automobiļu federācija ir iestāde, kas principā pārvalda pilnīgi visu autosportu Latvijā, visu autosportu norisi Latvijā, un es aizgāju strādāt pie viņiem. Un tajā brīdī es biju tik priecīga, jo es vienmēr to biju skatījusies tā, kā tas nes būtu, ja es kādreiz tur varētu strādāt. Un tas notika. Un es pilnībā tam ļāvos, un 3 gadus es nostrādāju kā preses sekretārs Latvijas Automobiļu federācijā. Runāju, rakstīju daudz par sportu, piedalījos dažādos pasākumos, un mans pēdējais darbs pagājušā gada novembrī bija aizbraukt uz motorsporta spēlēm, kas ir kā olimpiskās spēles autosportam, jo autosports nav olimpiskais sporta veids, tad viņi izdomāja, ka pašiem vajag tādu uztaisīt. Un tad Tad es tā skaisti noslēdzu darbu tur, bet jāsaka, jau strādājot federācijā, man uzrunāja ļoti daudzi privātie sacensību rīkotāji. Un es sāku jau kā tāds freelanceris strādāt ārpus federācijas un sāku jau darboties pa savam. Un tad, kad es pagājušā gada novembrī vīram prasīju, kā būtu, ja es iet prom, ka es jūtu, ka es tur vairs nevaru sevi izlikt pilnībā, ka man īsti vairs nav kur pakāpties. Un tajā brīdī arī mēs jau
bijām atnākuši apakaļ no Rīgas un iedzīvojušies Valmierā. Un es viņam teicu, vai viņš būtu gatavs uzņemties lielāku rūpi par jāsaka, mūsu ģimeni, izmaksām. Un es gribēju sākt kaut ko savu. Un tad, pagājušā gada novembrī tas sapnis par savu aģentūru piepildījās. Un lai arī kā, tas vienmēr skan, bet tad, kad cilvēks saka, ka tev viens durvis aizvarās, tad tev ļoti daudz atvarās, un tas arī notika. Tas notika, un es ļoti priecājos, ka tas notika, jo es esmu iepazinusi tik daudz jaunus, interesantus, zinošus, profesionālus cilvēkus. Ja pirms tam es biju zivs ūdenī autosportā, tad tagad man ļoti tuvu ir kultūra, man ļoti patīk sabiedriski pasākumi un darbs ar dažādiem cilvēkiem un, jāsaka, meklēt to odziņu ne tikai vairs sportā, bet meklēt odziņu jebkurā projektā, kurā es strādāju. Tā kā tas, jāsaka, šeit laikam tas darbs ar vienādības zīmi hobijs, tas šeit ir tajā vislielākajā uzplaukumā, kā tas varēja atrisināties. Un tad mēs bieži vien arī klientiem mājaslapās taisam sadaļas biežāk uzdotie jautājumi. Un tad es tā apkopoju 3 jautājumus, kas ir biežāk uzdotie man, jo īstenībā tādi ir, un tādi ir daudz. Tad tu esi blondīna, kā tu kaut ko saproti no autosporta un mašīnām. Tas īstenībā ir bieži jautājums, to uzdod katrs otrais cilvēks, kas ar mani iepazīstās, un tagad viņš man uzjautā, ar ko tu nodarbojies. Es saku, es strādāju autosportā, rīkoju sacensības un veidoju publicitāti. Kā? Šis blondīna, meitene, kā tu kaut ko vispār var saprast. Un tad šeit es esmu jau diezgan labu laiciņu atpakaļ. Mans tas stāsts autosportā neaprobežojās tikai ar fotogrāfiju vai mīlestību pret to caur tēvu, bet arī man pašai ļoti patīk braukt. Man arī ikdienā ir sporta automašīna, kas stāv šobrīd. Tā gan vairs nav ikdienas mašīna. Bet kādreiz es ar viņu piedalījos sacensībās, un man ļoti labi sanāca. Un esmu pāris reizes kāpus uz godu piedestālu, man tas ļoti patika. Protams, šobrīd to visu esmu nolikusi maliņā, jo man gaida cita loma dzīvē, bet gan jau kādreiz vēl pie tā atgriezīsimies. Ikdienā strādā ar vīriešiem. Vai tas nav grūti? Es teikšu godīgi, atvainojos, dārgās dāmas, bet ar vīriešiem ir vieglāk strādāt. Tāpēc, jo mēs katra esam ar tādu kārtīgu tādu savu background, un mums katrai ir savas idejas un viss kaut kas. Un bieži vien, ka mēs sanākam kopā dāmas, mēs neprotam salikt kaut kompromisu vai salikt kaut vienotu ideju, mums katrai ir savs, un tad ir jāpastāv pa to savu, tā, cītīgi. Un ar vīriešiem atkal ir tā. Viņi grib pēc iespējas vairāk, īpaši sportā, iedot kādam citam kaut ko. Un tad nāk es esmu tāds radošais gars, vienmēr patīk radoši izpausties un darboties. Un viņi zina, ko es varu izdarīt, viņi man uzticās, un viņi nelien manā lauciņā. Es darbojos, es izdaru, un es iedodu viņiem gala rezultātu. Un es teiktu, varbūt tāpēc arī īstenībā ar vīriešiem ir strādāt vieglāk. Un ikdienā es strādāju ļoti daudz vīriešiem, un tāpēc arī ir nākamais biežāk uzdotais jautājums, vai vīrs nav greizsirdīgs. Jo tomēr autosportā sievietes ir ļoti maz. Tik iepriekšējā bildē mēs tur esam 2, kas man ir kolēģi asistente, un tad jāsanāk, ka tie vīrieši mums ir apkārt vairāk, un tad ir vēl vieglāks atrisinājums. Atrast vīru autosportā. Tad, ar vīru Raivu iepazinos pirms 3 gadiem autosporta sacensībās, un tā mēs rulējam kopā. Un kāpēc es varu droši teikt, ka viņš nav greizsirdīgs? Protams, viņam nav pamata tādam būt. Un mēs esam tajā sacensībās vienmēr kopā. Vienā bildē redzēt, viņš ir uz godu piedestālu, jo viņš arī brauc. Viņš ir rallycross braucējs, un es esmu viņam blakus. Bet viņš atkal ir man citās sacensībās blakus, jo viņš vienkārši ir liels atbalsts. Un tāpēc, mēs esam tādā savā ģimenē atraduši tādu, kā lai saka, tādu
tādu labu svara kausa pozīciju, ka mums ir labi. Un tāpēc šo jautājumu, man patīk vienmēr ziņu atbildēt, jo tur ir viegli atbilde. Nav daudz jādomā. Tā, tas īstenībā arī viss būs no manas puses. Šeit var apstīties, kā mūs var atrast. Šobrīd es mazliet atpūšos, vēl mazliet atpūtīšos, bet kaut kad noteikti ar prieku ķeršos klāt jauniem projektiem. Un, tā kā, ja kādam ir kaut kas īpaši radošs, droši sazinieties. Zana, paldies tev, paldies. Maza replika tiem, kas uzdod jautājumu. Tu esi blondīna un tu neko nesaproti no autosporta, no mašīnām. Vai jūs esat ievērojuši, kalendārus, kas ir autoservisos vai autoslīzēs? Visbiežāk, vistuvāk mašīnām ir skaists blondīnas, tāda kā Zana. Ja? Es gan vēl neesmu nevienā kalendārā tikus. Viss iespējas. Es domāju, ka tas vīram gan nepatiks. To mēs atstāsim citiem. Kalendārs visur publiski nav jāizrāda. Visbiežāk uzdotie jautājumi šajā mirklī. Palūkosimies. Tavi instrumenti radošumam un iedvesmai gan darbam, gan arī ikdienai. Šis ir labs. Jā, jāsaka tā, ka es to radošumu un tos savus instrumentus iedvesmai meklēt tieši šajos jaunajos projektos. Jo kā nāk jauns projekts, man ir atkal klikšķis, man tagad ir atkal no jauna jāielec un jārada tāds fēns, foršs produkts, jo tas katrs klients, kas atnāk, viņš negrib to, ko tu jau dari. Viņš grib kaut ko foršāk, kaut ko labāk. Un tad arī tas man dod stimulu. Paldies. Vai arī šis komunikācijas darbs 24/7 režīmā, jo visu laiku jābūt informācijas tonusā? Arī labs jautājums. Tā. Tu domu saprati, jo tas darbs, ja tu esi, piemēram, digitālā satura veidotājs, tev ir jāsako, ko raksta par nitišu, tev jāreflektē. Jā, protams. Tev ir jābūt informācijas plūsmā nemitīgi. Jā, īstenībā tagad es strādāju federācijā, tagad tas ir mazāk, bet tagad strādāju tieši federācijā, tas bija tiešām 24/7, jo sacensības burtiski sākās trešdienā un beidzās svētdienā, kā kuras. Un pārsvarā visas brīvdienas tu pavadi pie telefona, pie datora, lai tu monitorētu to, kurš atrodas, jo federācijai ir jābūt pirmajam informācijas avotam, kas par saviem sportistiem, kas ir ārzemēs, par viņiem uzrakstītu pirmie. Un tad man bija jābūt tam cilvēkam, kas to dara. Šobrīd tas mazliet ir mainījies, bet tāpatās tā darba specifika ir tā, ka es strādāju tad, kad jūs atpūšaties. Absolūti. Mazliet ieliekot opozīcijas statusu tavā teiktajā par vīru un kopā būšanu, tev nešķiet, ka tas summā ir diezgan riskanti, ka tu esi kopā ar savu partneri gan darbā, gan ikdienā. Un tā plūsmas laika ir kopā. Tas būtu jautājums arī bijis iepriekš mūsu Maslacas kolēģiem, kas bija šeit skatuves. Tur droši vien ir robeža, bet tad, kad mans vīrs brauc, es esmu tāda, mēs to šogad pieredzējām vienā no sacensībām, kurās es mazāk strādāju, bet vairāk viņu atbalstīju. Tas ir tāds ķertas sievas materiāls. Vai patīk viņam tā ar visu krūti, un tad visi teica, šitā ir traka grūtniece. Ko tu tur darīji tajā trasā? To arī redzēt varēja sacensību tiešraidē, tāpēc man daudz draugu pēc tam zvanīja, tu traka esi, tu gribi dzemdēt jau. Labi. Bet pārsvarā ir tā, ka es strādāju, viņš brauc, un es esmu darbā. Un mēs neesam kopā. Mēs aizbraucam uz viesnīcu, paguļam, bet atkal pēc tam esam savos darbos. Un tāpat ir arī citās sacensībās, kurās strādāju, un viņš nebrauc. Viņš arī darbojās ar savām lietām, un es esmu atkal savā vidē. Īstenībā pa to dienu mēs satiekamies ļoti maz. Tad varētu teikt, ka mums nemaz nav kopā visu laiku. Paldies. Ikdienā tev adrenalīns ir kāds? Viņš ir blakus tev visu laiku? Piemēram, pēdējos 8 mēnešus un 3 nedēļas. Par cik es jau minēju, cik šogad es esmu aizvadījusi pasākumus, tie ir kaut 14 laikam, tad tev visu laiku ir dinamika, visu laiku. Bet iepriekš tā bija sporta mašīna. Sacensības,
Tur noteikti es guvu adrenalīnu. Nu, šobrīd mans adrenalīns būs kaut kas pavisam cits, bet es domāju, ka tas nemainīs to efektu. Nē, viņš stiprinās. Absolūti. Vēlos tev samīļot, Jā, lai tev laba dinamika. Jā, paldies. Jā, it visā. Paldies, Zem. Paldies.